Nākamais jautājums Raimondam Munkericam. Būdams Jūrmālas domas priekšsēdētāja padomnieks kultūras un sporta jautājumos, jūs vadījāt Jūrmālas domē īpaši izveidot darba grupu. Tās uzdevums bija popularizēt Jūrmalu kā Raiņa un Aspāzijas pilsētu. Nocitējiet lūdzu savu mīļāko fragmentu no Raiņa vai Aspāzijas dzejas. Jūs tomēr, es lasīju preses arhīvā, jūs braucāt uz konferencēm, popularizējāt Raiņu un Aspāziju. Vai jūs zināt kādu dzejas rindu? Es zinu, kaķinītie bērni bija. Jūs gribat tālāk, ja? Vienu rindu, zināt. Varbūt var pateikt kādu dzeju darbu no Aspāzijas vai Raiņa. Mīļāko darbu varbūt, kas jums patīk. Jā, es varu noskaitīt, bet paldies šeit. Es neskaitīšu, šeit mēs esam atnākuši. Labi, neskaitīt, bet darbu, Raiņa darbu kādu, kurš jums patīk. Atvainojiet. Atvainojiet, jūsu jautājumu nav nopietni. Protams, ka es zinu. Bet neteiksiet. Labi, ejam tālāk.